Esiet sveicināti Paintball parkā 1942. Mani sauc Gatis Bērziņš, un šodien es būšu jūsu instruktors. Pirmām kārtām es gribētu jūs visus apsveikt ar lēmumu nostīties šo video. Šajā nodarbību ciklā mēs apskatīsim svarīgas lietas, kas attiec uz paintball vispārīgi, gan tās, kas attiec tieši uz mūsu improvizācijas teātri. Svarīgākais nosacījums drošai paintball spēlei – vienmēr nesājiet masku uz acīm, kad atrodaties laukumā. Pat ja jums liekas, ka neviena cita spēlētāja apkārt nav, masku no acīm nost ņemt nedrīkst. Ja man šobrīd masku uz acīm nebūtu, es justos daudz nedrošāk. Un tagad par improvizācijas teātri. Šajā nodarbībā es jums izskaidrošu, kuros gadījumos jūs skaitaties nogalināti un kuros tikai ievainoti. Tātad zaļā ir nāvējoša šāviena zona. Ja jūs saņemat šāvienu šajā zonā, jūs skaitaties nāvīgi ievainots. Mediķim ir kāds 10 sekundes laika, lai jūs tiktu izglābts. Ja mediķi tūmā nav, ļoti žēl. Ja jūs saņemat šāvienu rokā vai kājā, jūs varat turpināt uzdevumu, tikai jūs nedrīkstat izmantot ievainoto ekstremitāti. Mediķi jūs var atārstēt, bet ja viņi tūmā nav, tad neko. Es līdz nodemonstrēšu, kā tas izskatās dzīvē. Es palūkšu savu asistentu Edgaru man nedaudz izpalīdzēt. Kā redzat, viņš ir saģērbies neģēlīgā vāciešu formā, kas nozīmē, ka šodien viņš mans jaunākais ienaidnieks. Šodien apskatīsim gadījumu, kad mediķa tūmā nav, un sāksim ar ievainojumu rokā. Es kā vienmēr ļoti ātri skrienu, pēkšņi pamanu pretinieku, skrienos uz viņu. Tātad, es esmu ievainos rokā. Tas nozīmē, ka ar šo roku es ieroci vairs aiztikt nevaru, bet par laimi man vēl ir otra roka. Tas nozīmē, ka es ar vienu roku varu šaut pretinieku. Kāda neveiksme! Esmu ievainots abās rokās. Ieroci es vairs izmantot nevaru, bet zemē es viņu nemetu. Es vienkārši nolaižu ieroci. Pretiniekam es vairs iešaut nevaru, bet man veicās. Man abas kājas vēl ir veselas. Tas nozīmē, ka es vienkārši mukšu. Un tagad ir dirsa. Es pakustēties vairs nevaru, man ir sašautas abas rokas un kājas. Mans liktenis ir tā netīrā vāciešu rokās. Viņam ir vairākas iespējas. Pirmā, viņš var mani atstāt te guļam, līdz atnāk mans mediķis un mani sārstē, bet tam ir gan plusi, gan mīnusi, jo tas var notikt diezgan ātri, un tas var ilgties 20 minūtes, es te guļu, un neviens par mani neliekās nezinis. Otra iespēja, atnāk viņu mediķis, mani sārstē un viņi man arestē. Tas arī nav forši. Un ir trešā iespēja, viņš pieskrien klāt un iešauj man mugurā vai galvā. Tas, protams, ir vissāpīgāk, bet vismaz es tieku uz slimnīcu un varu turpināt pēc tam pildīt uzdevumu. Ko es jums iesaku? Nenonākat tādā situācijā, ka jums ir sašauts gan abas rokas, gan kājas. Un tagad apskatīsim nāvējošu šāvienu. Es kā vienmēr ātri skrienu un pat nenojaušu par draudošajām briesmām. Pēc nāvējošu šāvienu saņemšanas jums ir jānokrīt zemē, tad agonijā bļaujot jāraustās, pēc tam no kabatas izvelkat maisiņu, uzvelkat to uz stobra, tad 3 sekundes nekustīgi guļat. Tad ceļaties kājās, un ja līdz tam brīdim ārsts vēl jūs nav sadakterējis, tad pacelt roku, straujā solī, dodaties uz slimnīcu. Visu, kas saistīts ar slimnīcu, es jums izstāstīšu nākošajā nodarbībā. Ar jums šoreiz kopā bija Gatis, Tomas un Edgars. Edgar, netēmi uz operatoru. Viņam taču tāpat maska ir virsū. Trāpīs kamerā jau. Edgars, to teici, lai nešā operatoru? Man tā bija pēdējā bumba, negribējās šaut sienā. Man arī kaut kāds pēdējā 20. Man negribās šaut sienā. Lūdzu, nē. Vai es tev arī lūdzu pirmī? Nē. Tā apstiet tagad, iztērē 20
Paintball parkā 1942. Tā nav vienkārši izklaide. Tas ir karš.